es esmu Arta. Mana ikdiena paiet Svetbankā. Pamatā es nodarbojos ar uzņēmumu finansēšanu. Tam aiziet mana lielākā darba dienas daļa. Un atrodos tepat Valmierā, tā kā vietējā. Šodien es pārstāvu Finanšu nozares asociāciju un pastāstīšu, kā piesaistīt finansējumu ēku siltināšanas projektiem. Tātad Finanšu nozares asociācija apvieno 32 finanšu nozares uzņēmumus. Tās ir gan bankas, gan arī citi ar finanšu nozaru saistīti uzņēmumi. Un bankas, kuras piedalās energoefektivitātes projektu finansēšanā, gan šajā kārtā, gan tad nākošajā ir Citadele, SEPS un Svetbanka. Par galvenajiem aizdevumu nosacījumiem. Tātad bankas ir gatavas finansēt līdz 100% no attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām. Es teiktu no personīgās pieredzes, ka tā arī parasti sanāk, jo biedrībām un apsaimniekotājiem izveidot uzkrājumus ir gan laikietilpīgi, vai tie vienkārši, un tāpēc arī vēlās saņemt finansējumu maksimāli lielā apjomā. Maksimālais termiņš finansējumam ir līdz 20 gadiem, un procentu likmes mēs nosakām individuāli. Tas ir gan atkarīgs no summas, gan iepriekšējās sadarbības, ja tāda ir bijusi, gan to, cik mājā ir liels uzkrājums, gan kāda ir maksājuma disciplīna, dažādi šie faktori, un tāpēc arī ir tā, ka tiešām tas tiek darīts individuāli. Nepieciešamais balsojums ir 50% plus 1 balss, un atsevišķos projektos nebrīnaties, ja paprasā lielāku balsojumu banka. Tas varētu būt varbūt tipiski nelielākās mājās, kad banka vēlās šo balsojumu lielāku. Es teiktu, ka tas ir tā, ka arī droši vien, ka paši arī biedrībām un apsaimniekotājiem ir foršāk, kad vairāk iedzīvotāji ir piekrituši, tad droši vien ir vieglāk arī ar viņiem strādāt jau tālākajos procesos. Maksājuma disciplīna 90 līdz 95% no rēķiniem ir jābūt apmaksātiem termiņā, un mēs skatāmies pēdējo 12 mēnešu periodu. Arī no personīgās pieredzes teiktu, ka parasti jau iedzīvotāji gatavojās šiem projektiem, un tās disciplīnas ir tiešām augstas, viņas parasti ir ap 100%. Es pat neatceros tādu, kad ir bijis kaut kur 90%. Tātad būtiskie priekšnosacījumi, lai projekts veiksmīgi izdodās. Es teiktu, ka tāds atslēgas vārds cilvēks ir projekta vadītājs. Tam ir ļoti liela nozīme, lai projekts veiksmīgi ritētu uz priekšu. Projekta vadītāja pieredze. Un tad teikt arī, ka ļoti liela nozīme ir būvniekam. Būvniecības uzņēmējs. Mēs arī skatāmies, kurš būs šis būvniecības uzņēmējs, izvērtējam šo būvnieku, jo dēļ būvniecības uzņēmēja, ja tas ir vājš, tad tas projekts arī var līdz galam nepabeigties. Tad arī es teiktu, ka dzīvokļu īpašnieku izglītošana, kad ar gadiem tas jau ir tāds, manuprāt, ka dzīvokļu īpašnieki ir jau ļoti izglītot salīdzinot ar gadus iepriekš, jo redz šos labos piemērus blakus, un daudz par to tiek arī runāts, par siltināšanām. Kāds ir process, lai finansējumu saņemtu? Tātad pirmais solis ir Altum, kad Altum izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu par atbalsta rezervēšanu, un tad arī informē biedrību vai apsaimniekotāju par tālāko virzību. Tad dzīvokļu īpašnieku kopība izvēlās, pie kura tad finansētāja finansēsies un iesniedz kredītu pieteikumu. Banka mēs izskatām pieteikumu, mēs pārbaudām dokumentāciju, un mēs pieņemam gala lēmumu par finansējumu piešķiršanu. Uz to brīdi, jau, kad mēs skatīsimies, kad banka iesaistās, tad jau ir atzinums gan sākotnējais atzinums, gan atzinums par piegādātājiem. Šie dokumenti jau ir.
Tad kopība pieņem lēmumu par aizdevumu ņemšanu, un tad tālāk jau, kad ir šis lēmums par aizdevumu ņemšanu, tad arī tiek virzīti jau dokumenti automa garantijas izskatīšanai, ko banka prasa attiecināmo izmaksu aizdevumam. Un tad, jā, tad kopība jau paraksta aizdevumu līgumu. Un tad tālāk jau tad notiek, jā, tad kopība veids projekta realizāciju, un tad pēc projekta realizācijas Altuma veids nepieciešamās pārbaudas un tiek izmaksāta kapitāla atlaide. Daļai būtiski dzēšot kredīta pamatsummu. Ko tad mums vajag, lai mēs izskatītu pieteikumu? Aizņēmēju juridiskie dokumenti, tie visticamāk ir statūti, ja mēs viņus nevaram atrast publiskajā datubāzē Lūžsoftā. Tad mums interesē informācija par renovējamo ēku. Tas, kas mums interesē, tātad cik ēka liela, kāda ir tā apsaimniekojamā platība, cik dzīvokļi. Mēs skatāmies arī energoauditu. Tad finanšu dokumenti, tā visticamāk būs bilance. Apsaimniekotājiem biedrībai varētu arī būt, ka nav šīs bilances, ja tā ir nesen dibināta vai ir dibināta tikai priekš šī energoefektivitātes projekta. Jā, mums interesēs, kas tad tiks paveikts renovācijas projekta ietveros, kādas ir izmaksas, kas būs šie piegādātāji, tad, kā jau minēju, autoru uzraugs, būvuzraugs, projektu vadītājs, būvnieks. Un jā, tad arī informācija par maksāšanas disciplīnu. Tad, kad šis lēmums ir pieņemts no bankas puses un no iedzīvotāju puses, tad ir arī ļoti atbildīgs solis sasaukt kopsapulci. Tātad tā var būt kopsapulce, tā var būt arī balsošana ar anketu palīdzību. Un tas ir tas, kas mums ir arī vajadzīgs. Jā, mēs iesakam šo lēmumu projektu gan anketai, gan kopsapulces protokolam ar banku saskaņot, lai izvairītos no pārsteigumiem pēc tam. Tad arī var tikt paprasītas izziņas no ārpakalpojumu sniedzējiem, lai pārliecinātos, ka konkrētai ēkai nav parādi. Jā, tad dzīvokļu īpašniekiem ir ļoti atbildīgs uzdevums balsot par visu, kas iepriekšējos soļos, ko es stāstīju. Tad dzīvokļu īpašnieku kopībā lemj par šiem pasākumiem, kas tiks veikti energoefektivitātes laikā, par to, kas tos veiks, kādas būs summas, par kredītu maksājumu, par kredītu maksājumu uz kvadrātmetru. Bankas var paprasīt dažādas punktus, bet tas, ko arī parasti prasa, ir par ēkas kopīpašuma daļas apdrošināšanu, par to, kad tiek izdota Altuma garantija. Prieks, kad šajā nākošajā kārtā Altuma garantija, par to nebūs jāmaksā. Tad jā, par to, ka pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksājumi tiek veikti kādos apmēros un uz kuru banku. Un jā, ja tiek mainīts pārvaldnieks, tad ir arī jāatrunā šajā kopsapulces protokolā, kad tas obligāti jāsaskaņo banku. Un tad jā, protams, ka var tikt paprasīt vēl kaut kādi punkti, bet es teiktu, ka tie iepriekš uzskaitītie tie arī ir galvenie. Un šeit ir projekti, ko ir finansējis Svetbanka, praktiski piemēri. Teiksim tā, ka tiešām tas siltumenerģijas patēriņa ietaupījums ir vērā ņemams, ko var redzēt vienā no ailēm. Jā, es esmu visu stāstījis, ko vēlējos. Esmu gatava atbildēt jautājumiem.